Rīgas domnieku vietās ārvalstu diplomāti. Rāclamā šodien viesojās Latvijā akreditētie vēstnieki, kuri tika iepazīstināti ar investīciju iespējām Rīgā un piedāvājumu turistiem. Vēstnieki klātienē iepazinās arī ar pašvaldības policijas darbu un apmeklēja centrālu tirgu. Rīgas mērs uzskata, ka šādai kopā sanākšanai ir jākļūst par tradīciju, kas jārīko reiz gadā. Plašāk Gata Suhoveckas sižetā. Vēstnieki centrāla tirgū bauda Latvijas lauku labumus. Pirmo reizi tirgu ir Itālijas vēstnieks, jo iepirkties te nāk viņa dzīves biedre. Viņa prāt šī ir laba iespēja kopā ar kolēģiem iepazīt Rīgu. Ir labi, ka diplomātiem dažreiz ir iespēja tikt ārā no savām vēstniecībām, un jāatcerās, ka divpusējās attiecības nav tikai starp valstīm un valdībām, bet arī sadarbojoties pašvaldībām. Savukārt par regulāru tirgus apmeklētāju sevi sauc Turcijas sūtne. Runājot par Turcijas iespējamām investīcijām Latvijā, viņa ir optimistiski noskaņota. Protams, mēs jau esam veikuši dažas investīcijas Latvijā, bet mēs cenšamies to uzlabot un ceru, ka jau tuvākajā nākotnē tas izdosies. Piezemētāks ir īrijas vēstnieks. Viņš stāsta, ka liekas naudas liela mēroga investīcijām nav, taču viņa prāt tas nav iemesls, lai neveicinātu ekonomiskās attiecības. Pirmkārt, ir svarīgi attīstīt uzņēmēju kontaktus nākotnē. Otrkārt, mēs varam attīstīt tirdzniecību. Tirdzniecības apjoms starp abām valstīm pēdējo pāris gadu laikā ir ievērojami palielinājies. Ja nemaldos, pērn īrijas eksports uz Latviju pieauga par 23%. Daļēji tas saistīts ar to, ka Latvija sākusi atgūties un palielināt importu. Centrāla tirgus un tā apkārtne ir pārmaiņu priekšā. Rīgas mērs sola, ka degradētā teritorija līdzās tirgum tiks sakārtota. Vēstnieku vērtējumā tas ir būtiski, jo Rīga turistiem un investoriem kļūtu daudz pievilcīgāka, ja pilsētā būtu mazāk graustu. Tāds arī ir galvaspilsētas vadības mērķis – vairot turistu skaitu un piesaistīt jaunas investīcijas. Vēstnieki šodien tika informēti arī par plānotajiem kultūras pasākumiem un piedāvājumu turistiem, kā arī iepazīstināti ar to, kā policija nodrošina kārtību pilsētā. Nils Ušakovs pēc tikšanās ar vēstniekiem sacīja, ka Rīgas galvenā bagātība, ko piedāvāt investoriem, ir tās iedzīvotāji. Nekā citam, izņemot to pašu geogrāfiju, mums nav. Un ja mums ir cilvēki, kas var strādāt, kas var radīt radošas idejas, kas var attīstīt, teiksim, biznesu, kas nav tikai tirdzniecība, bet kas ir ražošana un ražošana ar augstu pievienot vērtību, to visu mēs varam piedāvāt. Viņa aicinājumam tikties atsaucās gandrīz visi vēstnieki, kas akreditēti Latvijā. Rīgas mērs to uzskata par labu zīmi un turpmāk reizi gadā iecerējis vienkopus sapulcināt visus vēstniekus, lai Rīgu reklamētu kā investīcijām un turismam pievilcīgu galamērķi. Gatis Suhoveckis, Sergejs Zavarotņevs, Aivars Baltmanis, LNT.